Godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, katru gadu 18. novembra rītā tiek rīkots īpašs gājiens. Tajā plec pie pleca dodas bijušie un esošie studenti, korporāciju un citu akadēmisko mūžu organizāciju biedri. Gājiena maršruts jau daudzus gadus nemainīgs. Pa Brīvības ielu līdz vecajai Ģertrūdes baznīcai, tad pa Miera ielu un pāri Brasas tiltam līdz kapiem. Tieši no tilta pavērs visiespaidīgākais skats, kad dzestarajā klusajā rītā, kamēr pilsēta vēl guļ, milzīga cilvēku ķēde patiešām izskatās iespaidīgi. Ļoti liels, ļoti liels. Daudz cilvēku iet. Tā kā, kad jau dažs ir līdz galam, tad te vēl no tilta nāk. Gājiens vieno visdažādākā vecuma patriotisks cilvēkus, kā sirmgalvis, tā arī tikko pilngadību sasniegušus studentus. Tad, kad tu ieraugi karogus, kad ieraugi to gājienu tilta galā, žēl, ka es pats nevaru vairāk iziet to gabalu no universitātes līdz šejienei, jo gadu neatļauj. Bet sirdī es esmu ar tiem, kas iet, jā, un novēlu visai Latvijai. Mīliet Latvijas sirdī, nemīliet sev Latvijā. Tāds mierīgs, tāda satraukuma sajūta, jo tas man ir pirmais gājiens, tāds klusums un visi tādi izrāda tādu lielu cieņu. Un tas bija tāds iespaidīgi satraucošs sajūtas. Nebija augsti šodien? Sākumā, bet tad jau tā ieskrējāmies, tad tā īsti nē. Tad viss bija kārtībā, 2 cimdi rokās ir silts. Gājiena tradīcija aizsākusies jau pirmās brīvvalsts laikā, un šādā veidā studenti godināja brīvības cīņās kritušo kareivju piemiņu. Padomju laikā korporācijas kā nacionāls un patriotiskas organizācijas bija aizliegtas. To biedri represēti, aizvest uz Sibīriju, nošauti. Daudz glābās dodoties bēgļu gaitās trimdā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas korporācija kustība atzīme, un tieši 18. novembra gājiens ir viens no viskrāšņākajiem kopīgajiem korporāciju pasākumiem visa gada griezumā. Jānis Zvērs, Rihards Vīgants, TV3 ziņas.